Jā. Viss kārtībā. Mums tagad runājam, ja? Nē, starp citu, tas, ko es varu pateikt, es jau visu laiku tagad runāju teikam šodien par lieliem pasākumiem, ja? Kad ir skatuve, kad ir spīkers un tā, bet patiesībā jau tas jau nav tas, par ko es arī runāju vispār, bet tas pats jau notiek arī mazākos apmēros. Respektīvi, darba vietās, organizācijās, kur ir mazāk apmēra sapulce, arī tas pats, paņemsim komandas kaut kādu sapulci vai projektu sapulci, tu pasaules cilvēkus istabā, un arī kāds ir spīkers tur, vadītājs, projektu vadītājs, nezinu, jā. Bet, tur ir nākamā lieta, kas parādās, ja, kad ir sapulces, kad mums parādās 2-3 spīkeri. No 10 cilvēkiem 3 runājās, un pārējie tā kā klausās vai neiesaistās, un tad tas ir tiem pārējiem diezgan briesmīgi. Ja? Sanāk, kas tu pasauc cilvēkus, kuriem ir apmaksāts laiks uz sapulci, un 3 cilvēki runā, pārējie klausās. Tātad tas tur ir vairāki mīnusi. Pirmkārt, tu neizmanto savu ekspertu laiku optimāli, jo viņi vienkārši neko nedara, viņi klausās. 3 cilvēki kaut ko risina. Tādā gadījumā, ja jau tu sauc 10 cilvēkus un runā 3, tad sauc tos 3, nesauc 7 pārējos, lai viņi dara savu darbu. Priekš kam? Ja, tā kā, tas ir arī ekonomisks aspekts, ja, sapulcēm. Tā kaut kā.